700 skolēnu sevi dēvē par Ventspils tehnikuma audzēkņiem, un 170 no tiem jūnija pēdējās dienās saņēma diplomus par vidējās speciālās izglītības iegūšanu. Tehnikums pēdējos gados kļuvis par prestižu mācību iestādi. Nevelti prakses vadītāji Vācijā šos jauniešus augstu novērtē un nereti darbu piedāvā ārzemēs. Kamēr būvējas jaunā tehnikuma ēka ar daudz plašākām telpām, darbnīcām, klasēm un dienestu viesnīcai, tikmēr kārtējā izlaidumā tika teikti silti vārdi skolotājiem. Viņa ir mums tik ļoti daudz palīdzējusi, un, ja godīgi, tad dāvana, par ko es joprojām stāvā sajūsmā, mums bija žetonu vakars, un mēs visi kā mazi spītīgi gāži teicām, ka mums žetonus nevajag. Skolotāji mums tam vietā uzdāvināja gājienu visiem kopā uz ūdens atrakciju parku. Tas bija fantastiski tiešām, paldies! Viņa mūs ir vilkusi ārā no nepatikšanām. Vienmēr kaut kas trūkst, viņa ieskries, negulēs, darīs. Nevar nepamanīt, ka Ventspils tehnikumā jaunieši mainās, un pat visstingrākos skolotājus izlaidumi noved līdz asarām. Arī šoreiz izcili režisētais pasākums ar skaņas un video scenāriju tādiem viesmāksliniekiem kā Guntars Račs un Zikrīts Mutu Pāvels atstāja grandiozu koncertu iespaidu. Bet neiztikt bez tradicionālajām vērtībām – svecīšu iedegšanu, ziediem vecākiem un dāvanām skolotājiem. Vai tas bija mums un zūdā, kas tur dara tumsā vairs? Jums izdosies jūsu visklusākās, pieticīgākās un varbūt arī visskaļākās un ambiciozākās vēlēšanās piepildīt. Ka jums būs pārdomāta un pilnasirdīga dzīve, ka jūs gribēsiet iet uz darbu, tāpēc, ka jūs tur novērtē. Un lai vienmēr skolotāji, kurus jūs satiksiet pēc skolas beigšanas uz ielas, lai nav tā situācija tāda, ka gribas pāriet ielas otrā pusē, bet gribas pieiet klāt un sasveicināties. Svecēm svečturi starp citu dāvināja ilgadīgais Ventspils tehnikuma aizbildnis un darba devējs uzņēmums Bucher Schorling Baltic. Kā no uzņēmēja puses es jūs varētu iedrošināt, esiet droši savos lēmumos, nākiet pie mums, pie uzņēmējiem, klauvējiet pie mūsu durīm. Es zinu, ka noteikti kāds no tām atvērsies un jūs saņemsiet savu nākotnes darbu, savu kāroto profesiju un stabilitāti savai ģimenei. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā absolvents sveica Dana Reizniece Ozola, kas uzsver, ka diploms ir vien tikai biļete braucienam šajā dzīvē. Pārējais pašu rokās. Es jums vēlos atgādināt Einsteina teicienu, ka izglītība pat par sevi nav augļi. Tās ir kāpnes, kas ļaus jums pakāpties kokā un plūkt augļus. Un mans vēlējums jums ir, lai tās kāpnes būtu ļoti, ļoti augstas, garas, un lai tie augļi, kurus jūs plūktu darbā, būtu ļoti saldi. Lai arī tehnikums savas rekonstrukcijas laikā izvietots vairākās pielāgotās telpās, šogad 18 absolventu savu kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši kā teicamnieki ar vērtējumu 10. Vidējais eksāmena rādītājs 7,92 balles. No vismāksliniekiem ciemiņu pārpildītajā zālē nebūtu neatpalika pašu tehnikuma audzēkņu koris. Audzēkņu sveic arī viena no Ventspils tehnikuma kora vadītājām Lorija Vuda Cinkuse. Gonta Pūrniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.